saņem hokeja klubs Mogo RSU. RSU nāk klāt ļoti būtiski, man liekas, sadarbība ar augstskolām Latvijā. Kaut kur biežāk mēs to varētu sagaidīt. Labvakar, Martins Orkungs! Liela pateicība Rīgai par ieguldījumu hokejā kopsumā, jo bez Rīgas laikam hokejs kā tāds nebūtu. Puses hokejā ne tikai kopsumā, bet arī visai Latvijai tas ir ļoti liels pienesums. Tā kā hokejs Latvijā, teiksim tā, ir viens no populārākajiem sporta veidiem, tad patiešām liels paldies ir Rīgai par šo. Un arī komandu sporta veids, tas ir tāds kā pulkstens, un nevienmēr viss izdodas, un ja kāds no kādiem mehānismiem izkrīt, tad ir tā, kad kaut kas var sanākt un kaut kas var nesanākt. Un šogad ir sanācis tā, ka patiešām tas ir liels gods, ja nemaldos, tā ir pirmā reize 24 gadu laikā, kad kāda ne tikai no Rīgas komandām ir iekļuvusi kontinentālā kausa finālā. Atrodas Rīgas sporta laureātā un esam sastapuši Latvijas Triatlona federācijas prezidentu Aigaru Strausu, kurš ar Triatlona federāciju ir arī kādreiz bijis laureāts. Jā, mēs esam izcīnījuši gada sporta notikumu. Tajā gadā daudziem bija pārsteigts, jo mēs apsteidzām tajā laikā Rīgas maratonu. Un bijām ļoti pagodināti, jo tajā reizē arī pasākums notika vēl, kā daudz saka, vecajā trasē. Tas nozīmē pie Radisona viesnīcas, brauciens par Mūksalas ielu, un to mēs bijām pašā pilsētas centrā. Tiešām lielisks pasākums, bet tagad esam jau kāds vairākus gadus pārcēlušies uz Meža parku. Un gaidām varbūt, kad atkal ielas atremontēs, mēs varēsim atgriezties tieši pilsētas centrā. Bet tas ir vēl projektā. Kas ir 2025. gadā svarīgākie, nozīmīgākie Latvijas triatlona sasniegumi un organizētie pasākumi? Kā parasti mēs braukājam pa Latviju, rīkojam Latvijas čempionātus. Mums tā ģeogrāfija ir ļoti laba. Mēs esam atjaunojuši un atsākuši atkal Liepājā notiek triatlons. Ventspilī turpinās, Daugavpilī turpinās, Rīga arī turpinās. Mēs skatāmies jaunas vietas, kā piemēram Ādaži, kur ir arī ļoti aktīvs triatlona klubs, kas organizē gan akvatlonu un attīsta, teiksim tā, triatlonu. Noteikti var atzīmēt to, ka jau arī pagājušā gadā 2 Latvijas sportisti ir tajā olimpiskajās vienības sarakstā – Artjoms Gajevskis un Beāta Jansone. Un jāsaka, Beāta Jansone pasaules čempionātā izcīnīja 25. vietu Volongongā, kas ir ļoti labs sasniegums priekš Latvijas triatlonu. Un tad mums ir noticis arī tā, ka triatlonisti pārceļās uz citām valstīm. Mums Nils Kravalis mācās un trenējās Spānijā. Beāta Bula savukārt mācās un trenējās Amerikā. Tātad mēs ejam arī tā kā daudzi lielie sporta veidi, saka, mūsu sportisti tur. Šobrīd triatlons arī ir Amerikā, Spānijā, Latvijā. Protams, mēs atrodam arī sportistus Anglijā. Esam atraduši Šveicē puiši, kas ir izveidojuši neformālu triatlonu klubu, saucās SLAT, Šveices latviešu triatlona klubs. Mēs ar viņiem esam sākuši sarunas, tā kā tie būtu tie galvenie pasākumi. Jā, tu pieskāries tas, ka ir Latvijas Olimpiskajā vienībā 2 sportisti. Ja? Kad tad beidzot būs kāds Latvijas triatlona pārstāvis Olimpiskajās spēlēs? Mēs šobrīd pie tā, teiksim tā, sapņojam un strādājam, jo gan Beātai Jansonei un Artjomam Gajevskim teorētiski ir šīs iespējas. Olimpiskā atlase sāksies no pavasarī, tad mēs redzēsim tos regulējumus. Skaidrs, ka, lai aizbrauktu uz olimpiādu, kur ir ierobežots triatlonistu skaits, ir jādabū samērā daudz punkti, viņi ir jāsavāc. Mēs šobrīd tādu taktiku skatāmies. Es ceru, ka mēs uz Losandželosas olimpiādu būsim ļoti tuvu vai arī aizbrauksim. Jā. Kādi ir Triatlona federācijas mērķi 2026. gadā? 26. gadā mēs pēc tā, ko es stāstīju par Losandželosas olimpisko spēlēm, ir pateicoties Latvijas Olimpiskajai komitejai, viņas prezidentam, mēs esam saņēmuši arī pirmo reizi tādu papildus finansējumu, kas saucās tehniskais finansējums. Līdz to mēs varēsim nopirkt riteni, varēsim tādas lietas, lai varētu gatavoties. Tātad materiālu tehnisko bāzi turpināsim Rīgas triatlonu, mēģināsim kaut ko iekustināt Jūrmalā.
Nu, un, protams, pasākumi kā Daugavpilī, Liepājā, varbūt kaut kas Jelgavā parādīsies. Un šī gadā, nu jau 26. gadā, tā saucamā pusairona distancē Latvijas čempionāts notiks Ventspilī. Tad mēs atgriežamies Ventspilī pie Bušinieka ezera. Noslēgumā varbūt uzsaukums tiem, kas domā, kas tad ir šis triatlons, un lai cilvēki varbūt nebaidās pamēģināt šo sporta veidu. Es noteikti teiktu, ka cilvēkiem nevajag baidīties. Ja kāds grib gūt pieredzi, tad pavisam droši ieiet internetā, apskatieties Bauskas slimnīcas. Jo Bauskas slimnīcas vadītāja šobrīd ir uzstādījusi sev plānu pievarēt pirmo triatlonu, un viņi mērķiecīgi tam trenējās. Un katru gadu ir vairāk cilvēki, kas iesāk, mēģina un arī nostartē triatlonā. Tā kā mēģiniet! Piedalieties sacensībās, sekojiet mūsu Facebook un mājaslapai. Mēs ik pa brīdim ziņojam, un ik sevišķi tas ir gan Ventspilī, un plānojam arī citur tie saucamie atvērtie treniņi. Atnāc, pamēģini, un tev noteikti iepatiksies. Un tev atbildi tiem, kuri baidās visvairāk no pirmā posma, no peldēšanas. Kā viņus iedrošināt? Nu, lai atnāk un papeld ar mums kopā. Mums arī var papeldēt gandrīz vai visos Latvijas peldbaseinos. Nu, es pats esmu bijis peldētājs. Ja kādam bail no peldēšanas, zvaniet man. Es aizbraukšu ar jums kopā, patrenēšos, un jums viss būs ļoti labi. Jums izdosies noteikti nopeldēt ļoti labi. Paldies! Paldies! Veiksmi jaunā gadā! Uzlecošā zvaigzne sportā. Balvu pasniedz Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange. Vienīgs dzīves posms, tad skan iedvesmas vārdi. Kristers Apels, BMX. Jaunais rīznieks kļuva par Eiropas BMX čempionu junioru konkurencē. Viņa pārliecinošais sniegums nedeva nekādas cerības konkurentiem nevienā no braucieniem. Viņš ir pierādījis, ka ir viens no vadošajiem Latvijas junioru braucējiem, regulāri iekļūstot pusfinālos un finālā, kā arī uzvarot gan Latvijas čempionātos, gan startautiskos BMX kausa posmos. Eiropas kausa 6. posmā Francijā Kristers Apels izcīnīja 10. vietu junioru grupā starp vairāk nekā 90 sportistiem. Pasaules junioru rangā viņš ir 14. spēcīgākais braucējs. Uzvaru 146 dalībnieku konkurencē, tā kā mēs gaidām, ko viņš rādīs jau nākamajā līmenī. Krister, vārds tev! Sākumā es vēlējos pateikt, es nezinu, kāpēc teicu pa 8. posmu, es 3. 4. posmu uzvarēju, abas divas, bet... Neskaties mani. Jā, un es vēlējos pateikt lielu paldies Rīgai, Latvijas Olimpiskajai vienībai, trenerim un vecākiem, kas palīdz man attaisīt šīs durvis. Paldies! Kas ir tālai mērķi? Sapņu, vai tās ir olimpiskās spēles, vai par ko tu sapņo kā sportists, kā jaunais sportists? Nu, sapņi ir ļoti daudz, es varētu stāstīt līdz rītam, bet tāds tuvākais un visgrūtākais sapnis varētu būt nākošās olimpiskās spēles. Es būšu ļoti jauns, man būs 20 gadi, tāpēc tas būs ļoti grūti, bet es darīšu visu, lai tas izdodas. Kad ir tev tuvākās sacensības? Grūti teikt, man liekas, ka martā Itālijā, Veronā, Eiropas kausa pirmie posmi. Kā gatavosies sezonai? Sestdien no 6 no rīta lidoju uz Spāniju, tur ar Latvijas komandu aizdīšu treniņu nometni. Pēc tam paldies ģimenei. Ģimene pārvāksies ar mani uz Spāniju padzīvot mēnesi un gatavošos tur. Cik viegli ir šis ceļš uz panākumiem tieši finansiālajā jomā, vai tev pietiek tavai komandai, teiksim, es pieņemu, ka tie ir atbilstošie cilvēki un viss, vai tev pietiek finanses, lai tu attīstītu savu karjeru tajā līmenī, kurā tu gribi? Protams, jā, pietiek pateicoties Rīgas domai, Latvijas Olimpiskajai vienībai un, protams, vecākiem, kas augot, kamēr vēl nebija tādas Latvijas Olimpiskās vienības, man Rīgas domas, kas bija pavisam maziņš, neviens nezināja par mani. Vecāki bija mans finansiālais avots un vēl joprojām palīdz. Tā kā paldies vecākiem. Lai izdodas olimpiskais sapnis. Paldies. Bet ja mēs paskatāmies, cik daudz Latvijas mākslinieki, mūziķi un sportisti ir izgājuši un parādījuši mūsu valsti un mūsu galvaspilsētu, mēs esam ļoti liela valsts, ļoti bagāta valsts. Mūsu valsts spēks ir tās cilvēki,
un jūs, kas sēžat šajā zālē, ir mūsu spēcīgākie cilvēki ar vislielāko gribu. Un tieši dēļ jums mēs varam sasniegt lielas lietas. Un man ir tas gods nominēt cilvēku ar ļoti spēcīgu gribu, kuru pazīst ik katrs, jo mēs viņu vārdu dzirdam vēl un vēl. Nominācijā Rīgas gada parasportists balvu saņem Aigars Apinis. Lūdzu viņu. Aigars Apinis. Šogad Latvijas vieglatlētikas leģenda pasaules meistarsacīkstēs diska mešanā kļuva par čempionu. Indijas pilsētā Ņūdelī Aigars disku raidīja 19 metrus un 32 centimetrus tālu. Stabila sezona, kur vairāki metieni virs 19 metriem. Šis zelta tituls ir viens no vairākiem pasaules čempionātu panākumiem viņa karjerā. Apini raksturo viņa dzelzas griba un nerimstoša mērķtiecība. Parādīt pasaulē, ka viņš ir spēcīgākais pasaules paravieglatlēts. Ar aplausiem uz skatuves sagaidām jau 9 kārtēju pasaules čempionu Aigaru Apini. Labvakar, dāmas kungi, patiešām prieks būt šeit un saņemt Rīgas pašvaldības balvu kā labākam parasportistam. Gribētu, kā jau sportists daudz nerunā, īsos teikumos, viņu vairāk labāk dara un par sevīm runā rezultātu. Gribētu pateikt paldies Rīgas pašvaldībai, kad palīdz, atbalsta sportistiem treniņu procesā, arī sacensībās, finansiāli sagatavoties un labāk nostartēt, bet ļoti jāuzsver, kā mēs te iepriekš runāja daudzi sportisti un arī vadība, kad Rīga paliek draudzīgāk arī parasportistiem, un prieks, ka parasportisti var izmantot sporta infrastruktūras ļoti, jau vairākus gadus trenēties pilnvērtīgāk, ja? Un arī ļoti no svara ir cilvēkam brīvi kustēties pa Rīgas pilsētu, kas ar vien labāk uzlabojās un paliek labāk. Bet, protams, lai rezultātu sasniegtu, galvenais gribētu pateikt paldies trenerim, paldies manai labai rokai Guntai Ozoliņai, protams, Latvijas Paralimpiskajai komitejai, un gribētu visiem novēlēt šogad veiksmīgu panākumiem bagātu gadu, un lai veicās, bet šogad, pagājušajā gadā, zelta medaļa, teikšu, bija viena no smagākajiem pasaules čempionātiem, jo bija nežēlīgi karsts. Dažiem sportistiem patīk, bet man arī patīk, bet šis karstums bija nežēlīgs. Un tas pierādīja, ka es pat Brazīlijas sportistu varēju vinnēt, kurām bija regulāri karstums. Ja? Tātad latvieši sīkstāv. Paldies! Paldies, Aigaram! Esam sastapuši, var teikt, parasporta dzīvu leģendu Aigaru Apini. Ko nozīmē šis tev droši vien jau vairāk kārtējais apbalvojums no Rīgas, vai šis tev pirmais apbalvojums tieši no galvaspilsētas? Nē, pēdējais, man liekas, bija arī pagājušajā gadā, ja, no parasportiskā Rīgas pašvaldības. Es arī iedzīvotājs, es nešaubos, deklarējos kaut kādā 2008. vai 2009. gadā, un jau esot jau pa čempionu, Rīga man uzņēma ļoti laipni savā sporta saimē, un es arī Latvijas galvaspilsētas vārdu nesu plašajā pasaulē ar saviem rezultātiem. Par ko mazāk jārunā, bet vairāk runā man ir paši rezultāti. Jā. Uz skatuves, sakot runu, tu uzsvēri to, ka tu esi priecīgs par to, ka Rīgas sporta būs un kā Rīga pati kļūst, kā saka, pieejamāka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Cik daudz vēl darāms, cik daudz izdarīts, kā tev šķiet? Tas teiciens Rīga jau nekad nebūs gatava, ja? Bet paldies pašvaldībai, kurā sadarbojas arī ar Paralimpisko komiteju un uzklausa mūsu vajadzības. Tās nav speciālās vajadzības, ja? Tas ir ikdienas vajadzības, lai sportisti, parasportisti varētu iet darboties, arī bērni un jaunieši nodarboties šajās sporta arēnās, kuras būtu pieejamības, ja? Un arī speciāli pielāgots ir platformas, kur sportisti var ziemas periodā pārsvarā trenēties un izbaudīt šās burvīgās telpas, ja? Bet, protams, gribās jau vēl kādu ārā stadionu vairāk pielāgot, ja? Bet
Es domāju, pamazām maziem solīšiem mēs uz priekšu virzāmies, bet pēdējo gadu laikā ir liels panākums veikt šajā jomā, vidas pieejamībā. Un ne jau tikai sporta būvē, bet salīdzinot, apskatoties kādreiz atpakaļ, es cilvēks ratiņkrēslā un mani tādi paši kolēģiši, gribam kaut kur pavasarī, vasarā pastaigāties. Bijis ļoti grūti, nav kur pastaigāties. Tagad ir parki pielāgoti un arī speciāls tāds atpūtas vietas un speciāli arī ģimenes bērni, piemēram, daudziem šādā situācijā ir ģimene, kur viņš var kopā aiziet ar ģimeni un pilnvērtīgi atpūsties ar visu ģimeni, nevis kaut kur maliņā sēdēt un būt nevajadzīgam. Tas ļoti priecē. Un tas arī parāda to attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti un skatoties arī ļoti daudz turisti no svešām valstīm. Es esmu manījis, ne latviešu mēlē runā, arī cilvēki ratiņkrēslu atbrauc ar kuģi vai ar kādu lidmašīnu, staigā pa Rīgu. Vecrīga tas ir sāpīgais moments, tas ir bruģis, bet tā tas ir, bet tā kā citās valstīs arī bruģi pielāgo. Bet kopumā es iet uz labo pusi, bet darbiņš vēl jādara un daudz kas. Kādiem sporta veidiem pats seko līdzi un kas būtu tavā skatījumā 25. gada spilgtākais notikums vai labākais sportists? Es teiktu, ka ja man būtu žūrija un man būtu tik daudz iespējas to ķieģeļu pasniegt, man liekas visiem nominantiem pasniegt, jo visi ir pelnījuši, bet tāpat kā uz piedestāla ir tikai pirmā vieta, arī šajā situācijā ir pirmā vieta. Protams, tā ir mūža ieguldījums, tie paši mūža parasportisti, vieglatlēti, kas ir, tās ir sporta karalienes, protams, komandas sporta veidi. Es teiktu, es visiem jūtu līdzi, visu skatos un visu atbalstu. Un galvenais, ka tas Latvijas vārds nes pasaulē ar šiem sportistiem, ar spēļu komandām, ar visām uzvarām, caur priekiem un asarām un neizdošanām un izdošanām. Mēs varam sasniegt tikai kopā, turoties, mēs varam sasniegt augstus mērķus. Noslēdzošais jautājums EVTN Latvija ir kristīgā televīzija. Vai tu tici Dievam? Es personīgi neticu Dievam, bet es zinu, ka kaut kas augšā ir un viņš mums palīdz. Paldies! Jā, paldies! Rīgas gada parasportiste. Balvu pasniedz Rīgas domas deputāts un sporta komisijas loceklis Rudolfs Brēmanis. Vakar, dāmas un kungi, kaut arī pārstāv opozīciju, sports ir viena no tēmām, kur mēs vēl neesam paspējuši sastrīdēties ar pozīciju arī, ka droši vien visdrīzāk arī nesastrīdēsimies, kaut arī vēl finanšu jautājumu priekšā. Mums ir budžets, jo sports ir jāatbalsta visos tās izpausmēs. Maz atkāpīt par šodienas sērziņu, par Uļjanu Simjonovu. Labi, mans mammas draudzene un ilgadēja komandas biedri. Es atceros Uļu ar tādu diezgan sautbīgu humoru izjūtu, ka es biju pavisam maziņš. Viņai 80. gadu beigās bija videomagnetofons jau mājās, un vienreiz ciemojoties vecāki bija uz kādu pasākumu. Man Uļa uzlika videokaseti, kā šodien atceros pirmā ārzemju filmu, ko es redzēju, bija ar Arnoldu Švarcnegeru komando. Man bija kāds 6 gadi aptuveni, diezgan asiņaini filmu. Es viņu noskatījos, paprasīju Uļu uzliek vēlreiz noskatījos. Tā kā tuviniekiem līdzjūtība, protams, un visai basketbola saimei, bet man šodien jāpiesaka sporta nominācija un kategorija, kas patiesībā iedvesmo ne tikai visus sportistus, bet visus arī iedzīvotājus, gan individuāli, gan kā sabiedrību. Grūtos brīžos, kad mēs domājam, ka mēs kaut ko nespējam vai nevaram, atliek tikai atcerēties un paskatīties kādu paralimpieti no Olimpiskajām spēlēm. Un mums šādi te panākumi ir kuplā skaitā. Un tas priecē, un es arī novēlu kopumā gan sabiedrībai, gan mums katram individuāli vēl vairāk pievērsties sportam un atbalstīt sportu visās tās izpausmēs. Tāpēc lūdzu video. Diāna Krūmiņa. Diāna šogad kļuva par pasaules čempioni paravieglatlētikā šķēpa mešanā. Sezonas labākais rezultāts – 26 metri un 18 centimetri. No pasaules čempionāta viņa atveda vēl vienu zeltu – diska mešanā. Diāna ir šī sporta veida līdere pasaulē vairākus gadus.
Arī šogad viņas rezultāti tikai auga. Regulāri metieni aiz 25 metru robežas abās disciplīnās. Jā, gribu pateikt milzīgi paldies Rīgas pašvaldībai par atbalstu, protams, arī Latvijas Paralimpiskajai komitejai, manai ģimenei, vīram un, protams, treneriem un fizioterapeitam par šo gada darbu, jo gads nebija viegls. Un ko es vēlētos teikt, ir noteikti, man vienmēr viss prasa, ko es gūstu motivāciju. Motivācija īstenībā ir mana tauta, Latvijas karogs un Latvijas himna. Un es ceru, ka jūs arī gūstat šo motivāciju no sevī, no savas tautas, un ceru, ka mēs visi ar pozitīvām domām dosimies tālāk, un lai visiem veiksmi sportā. Paldies! Bet mūsu sportisti spēja trāpīt gan vārtos, gan grozos, gan rezultātu sarakstu augšgalos. Tieši tāpēc, lai mums visiem nākamais gads tikpat enerģisks kā Gioacchino Rossini, Vilhelma Tella uvertīra violniekā Raimonda Ozola izpildījumā.
Jā, mēs šovakar esam piedzīvojuši veselu notikumu ciklu, sākot no sportisti līdz uzlecošai zvaigznei, parasportistiem. Pat esam noskaidrojuši, kurš ir bijis gada lielākais notikums, pārsteidzoši, vai ne? Uzzinājuši, kurš bija tas lielākais notikums, tev par to noteikti, vai ne? Bet arī ar to vēl viss nav galā, jo, kā ierasts, mēs esam gatavi godināt cilvēku, kas ir atdevis mūžu sportam. Proti nominācija mūža ieguldījums sportā. Balvu pasniedz Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina. Lūdzu, Rīgā. Mūža ieguldījums Rīgas sportā. Basketbola treneris Jānis Rimbenieks. Esat saņēmis mūža ieguldījumu balvu. Ko tas priekš jums nozīmē? Šāds apbalvojums no Rīgas pilsētas. Redziet, es esmu Rīgā dzimis, Rīgā audzis, Rīgā visu mūžu nodzīvojis. Tas ir pirmais, un Rīgas basketbola skolās es esmu bijis tikai vienā vietā nostrādāju. Šitais man ir 54. gads, un sporta pedagoģijas akadēmijā ir 32 gadus es nostrādāju. Ko jūs uzskatāt par savu vislielāko ieguldījumu? Par ko jūs, ja būtu jānosauc viena lieta, kas būtu tā viena lieta? Redziet, man laimējās ar to, kad starp visi tie 1600 audzēji ir man viena komanda. Ja tie, kuri tik varēja, tie darbojās tā un kļuva gan par NBA spēlētāju, gan par Latvijas nacionālo izlašu spēlētājiem, gan par olimpisko čempionu. Tā kā man ir gods runāt par viņiem, par viņu vecākiem. Mums bija ļoti labs trīsstūrs, treneris, audzēkņi un vecāki. Noslēgumā, cik ilgi vēl pats domāju trenēt? Jo, cik es saprotu, jūs vēl aizvien esat aktīvs treneris? Es šī brīdī vairāk esmu palīgs, izpalīgs, aizvietotājs un padomdevējs. Tā kā man direktors kundze jau teica, kad viņi vēl organizēs dažādas pasākums jaunajiem treneriem, lai es pastāstītu tas, kas ir bijis, kā ir bijis, jo visu jau nevar kopēt, ja? Ja tu māki paņemt no savu pasniedzēju vai skolotāju vai kolēģi kaut mazāko melumiņu, kas ir aiznaga, tad jau tas ir daudz. Tu pats pieliks klāt un tev tas risināsies tie jautājumi uz priekšu. Es varu novēlēt saviem bijušiem studentiem, kuri lielāko daļu ir treneri, lai viņiem veicās. Un kad mēs satiekamies, mums ir daudz ko pārunāt. Un tāpatās, ja tagad man jāskatās, ir labākais diriģents, trenējās pie manīm, labāk Rīgas zeļu kluba prezidents Armands Audzēknis, traukļu turnīru organizators. Tie visi man audzēkņi. To, lai vērtē sabiedrība. Visbeidzot, 1935. gadā Latvija izcīnīja Eiropas čempionu titulu. Tūliņ būs pēc 9 gadiem 100 gadi, vai līdz šim 2035. Latvijas valstsvienība izcīnīs kādu godalgu Eiropas vai pasaules meistars sacīkstēs. Jūsu prognoze vai vēlējums? Redziet, nepavēlt, es savā uzstāšanās aicināju, ka Rīgā jābūt ir Eirolīgas komandai. Tāpēc, ka tad visi izlases spēlētāji būtu uz vietas, izņemot, ja kāds spēlēs NBA, tad viņš piebiedrosies un palīdzēs. Bet tā kā pašlaik notiekās, kad atbrauc uz 4-5 dienām treneris, nevar komandu sagatavot atbildīgām spēlēm. Mazliet palēmējās Banki trenerim kungam ar to, ka tajā brīdī viņi trenējās 3 nedēļas.